Tā, esam atgriežušies. Tad sākās jau ceturtdaļfināla spēles starp Ivo Šmitu un Arķemu Zakīrovu. Nē, Arķemu Sutjaginu. Tad mēs redzam, ka galds tam ar bišķiņu vēl uz kreiso pusi. Konstantīn, par ko tu smējies? Nāc pastāst, kā bija spēle ar Ivo? Bija varianti? Kā bija spēle ar Ivo? Bija varianti vai nebija varianti? Bija, protams. Bija, jā. 3 varianti. Pat 3 varianti bija, jā? Ok. Iesmētos apsveikt arī Konstantīnu ar godam izcīnīt 16. vietu. Pirmā partija sāk Arķems, mēs sitienājam kļūda. Ivo spēlē no rokas. Var izvēlēties, kura veida bumbiņas sist. Tas mēs jau Ivo izvēli. Tolaik jau arī ir beigusies viena ceturtdaļfināla spēle. Andris Reimans ir pārliecināts uzvarējis Olvītu Marcinkus ar 3-0. Izvēlējās Svidrēna Dumbas, stāv labāk. Jūnijām nav acīm redzama problēma. To, ka nāksies padomāt par 8. bumbas izvēli, kur iespējams ir labajā video uzāra arī galā. Tu baigi mums vai nē? Nu, īstenībā gribētos, jā. Baigi gribētos īstenībā. Iespējams, ka tomēr izdeja ir sanākusi. Precīzi izpildīts sitiens. Galvenā problēma nav tas bumbiņš, kā iziet uz 8. Astotā bumbiņa ir no 4 bumbiņām, kas ir vidū, pati preisākā bumbiņa. Andrej!
neizdevās iziet uz pēdējo savu bumbiņu. Izskatās, ka viņi ir taisni, un ar to ir ļoti mēģināt izbeidziet precīzi uz 8. Mums jāsapērks steicīgi sāna. Tas vismaz pareizies nav. Nevispēja. Mēģināju. Tā, nu es nu pat esmu atgriezies, mums jau ir noskaidrojies pirmais pusfinālists. Andris Reimans vinnēja Alvīdu Marcienko, tad Alvīds šodien ir iegūs 5. 8. vietu un jau ticis pat arī naudas balviņās iekšā, ko mums šodien nodrošina, ne tikai šodien, bet vispār nodrošina Koskena Korva. Tā mums ir atnācis laikam vēstule. Jā, galds nav nepavisam nav šķīps. Tā, tu joprojām ir nulēm, jā? Attiecīgi Ivo ir palikusi tikai melā bumba, Artumam vēl ir 5 bumbas. Andri, atnāc pastāst, kāds ir sajūtas kā pirmajam iekļūt 4-niekā? Smaids kā banāns. Smaids kā banāns? Alvīds padevās vai? Nē, viņš cīnījās, jā. Nesanāca kā man. Vai tu zini, kas jau tev nāk pusfinālā pretī? Jā, zinu. Jāgaida galds. Vitālijs vai Ninjons, jā? Zinu. Kāds sauca Gati? Man tikai izlikās. Atkal tika pieļauta kļūda. Skatīsimies, vai Ivo spēs to izmantot. Nav vienkārša bumba, teiksim tā, bet ir spēlējums. Ivo taisāt spēli. Dramatiski. Jāsaka, saņemiet to arī ar cik rādi. Duplets neienos. Tur ir nedaudz vieglāks. Arī pārpēc vēl. Tātad mums ir 1-0, Ivo izvairās nelielā, bet tomēr vadībā.
Tā, nu tad tūlītās atsāksies otrais frames. Spēles uzsāk dalībnieki pēc kārtas, attiecīgi ja pirmos sāk Arķam, tad no šo sāk jau Ībor. Diezgan labs izskatījums, teikt, jā. Zem pirktījuši pa galdu. Pilnāk bumbas. Nevis vidējais stāvs. Nu, Arti atnāc pastāst, kā būtu šitais turnīrs. Nēmo šaubas. Nu, vēl. Tas bumbiņas nav uzāk, bet nu, jo... Jā, pēkšņi izgājis. Pēkšņi izgājis piekto bumbu. Nākamā varētu būt ceturtā. Ļoti spēcīgs viens. Lai iziet uz nākamā bumbiņu, diemžēl nedaudz nepiecīgs. Tiek dot tagad iespēju Arčimam. Nav vienkārši izkārtojums, bet nav arī nereāls. Tā bumbiņa. Tas diemžēl. Pirmā daudz un atstāja sestā. pagājumos no porta. Grūtāk iziet uz sestā, kas ir pašā galā, vidū bumba. Tas bizness. Nedaudz pietrūk, bet es domāju, ka Tā arī ir kluba. Brīvāk treneris, notiek uzvēja. Viņš labi pārzina galdu. Un arī Izmantojot un arī visu izmantot visu tehniku. Precīzi. Tad skatīsimies, kā būs izēja uz 8. bumbu. Būs apakšā smīns. Precīzi, jā. Samērā elementārs sitiens, bet nu... Man pēdējā astotdaļfinālā rezultāts ir 1-1. Tā, šeit mums jau ir 2-0.
Atgādinām, ka ceturtdaļu fināla spēles notiek līdz 3 uzvarām, 3 uzvarētiem prēmijiem. Un Ivalnis izvirzās vadībā ar rezultātu 1. Pastīsimies, kā mums šie spēlētāji nospēlējuši iepriekšējos 4 reitingu posmus. Tātad Ivo ir piedalījies 3. Un attiecīgi pirmajā viņš palika 3. vietā. 2. posmā viņš mums tika tā kā ārā no grupas un iekļūt 4. finālā, bet tur viņam spēles beidzās. Un pēdējā posmā viņš palika 2. Attiecīgi viņa oponents Arķems Ģāgins ir piedalījies visos 4 posmos, no kurā 2 ir izkļūst no grupas, iekļūstot 8. finālā. 3. posmā 16 punktiem, jā, viņš tad dabūs 3. vietu, un pēdējā posmā, kas mums bija Sakarovielā, viņš iekļūt 4. finālā. Līdz ar to kopvērtējumā viņš ieņēma 9. pozīciju. Spriede, es teiktu. Kreisā borts. Tad Ivalnis izvēlas iespējas. Svītrēnās. Tās bombas stāv brīvi un nav jāizmanto sarežģītākas. Es saprotu, Ivo ir paņēmis reibās bombas, ja? Es domāju, ka mums ir jāizstāst arī, kad rīt šeit pat klubā NBA Čakielā notiksies gana liels pasākums NBA amatieru līgas 1. fināla posms, kurā piedalīsies 32 labākie Rīgas spēlētāji no 4 NBA klubiem. 8 spēlētāji no katra kluba. Sakaroviela 2, Šķūrņu 9, Slokas 49 un Čaka 38. Attiecīgi rīt viņi spēlēs varbūt klubu 8. un pēc nedēļas tiek spēlēts 9. Tad no tiem 32, 16 labākie jau 3. nedēļā izspēlēs superfinālu. Tiks šogad spēlēts klubu 8. Atkarībā no iepriekšējā gada. Arķems iztaisa atspēli. Nedaudz neprecīzi. 14 bumbām. Pēc klubā. To jau ir spējis. Vienu pievērt. Iespējams, ka šeit nedaudz līdz ir galvas. Spēlētāji apmainās ar lepībām. Žudām.
Pārliecinātāk par sevi jau. Gatavoties zaudēt. Protams, zaudēt vairs nevar nevienu partiju. To mums ir spriedzē. Tā. Dzīvo joprojām trībumas. Labējās nulīgumā. Bet vēlās to zaudējumu joprojām notiekās vēl 8. fināla spēles starp Sergeju Sergejevu un Antonu Jevdokimenko. Pēdējā partijas un tas Kosminka. Visi bundas ir pie viena balsta. Teikt, ka ir tāda vairāk taktiskā spēle. Notiekās. Nevienam negribās sadot iespēju pabeigt. Ko var saprast, izskaidrot daļai ar to, ka piedalās Sergejs Sergejevs, kurš ir labi zināms kā snukera spēles lietpratējs. Viņš ir arī vairāk kārtējis čempions polā. Tieši tā. Attiecīgi Antons Jevdokimenko ir pola 8 amatieru līgas. Ja nemaldos, tad viņš kā reiz ir fantāzija parka līderis kopvērtējumā. Tāda griezumā. Principā izties, ka Darķems varbūt tas varētu. Nezināt rezultātu starpību. Ļoti pārpējuši. Bumbu. Vēl ir iespēja. Noslēgt šo te. 11. bumbu, pēc tam 13. vidū un veiksmīgi. šeit arī izcīnīts. Galvenais iesīs savas bumbas, jo galvenā stāv tādā vietā, ka bija praktiski no jebkuras vietas ir daudz. Ivo izcīna pārliecinošu uzvaru pār Artjomam, rezultātu 3-0 un iekļūst jau pusfinālā. Ivo, vai varam tevi lūgt uz pēcvārdu? Mēs te vērojām spēli un principā bija tā, ka tu arī ļaus savam oponentam spēlēt, bet viņš laikam neizmantoja tās iespējas. Tur jau nav runa par to, ka kādam ļauj vienkārši psiholoģiskais stāvoklis, kur kādrs spēlētājs cenšas pārvarēt. Nav tik viegli pārnest to spēli, teiksim, ikdienā spēlē uz turnīru. Sevišķi uz svarīgām bumbiņām var kļūdīties uz jebko.